Visiem labdien! Šodien mēs jūs iepriecināsim ar vakariņu kukošanas vlogu. Tā, iepazīstieties, šis ir mūsu šī vakara Gordons Ramsijs. Sveiki visiem! Un te jau kaut kas jau ir sagatavots, jā. Šitas ir man, sarkanā gaļa. Un šis ir Elīzēšana vakariņās, sīpols un tomāti. Man būs tuna pasta ar kaltētiem tomātiem. Wow! Ok. Jā, kaut kas vēl mums te ir sagatavots. Man tur viss ir sasvērts. Jā. Nu, un tad, rādi mums klasi. Es šodien būšu sušefa lomā. Un sušefs nozīmē cilvēks, kas visu sagriež, piepalīdz. Nu, izdara malo darbu, principā. Nē. Es tikko sapratu, ka viss ir sagriezts. Tā kā es nepiedalīšos šodien nekur. Es zinu, ko izdarīšu. Es nomazošu mandarīnus pēc tam sev un Elīzē. Sūšefs, jā? Jā. Zini, ko sūšefs varētu izdarīt? Nopirkt kaut kādu garšīgu dzērienu. Šo nopirku. Ūdeni? 3 koliņas. Nu jā, bet mēs varam vēl pusītē. Nē, jo koliņās ir kofeīns. Un tie, kas nezinu, tagad ir vakars pulkstens 7:30. Nu, zini kā, kādam šajā maisaimniecībā kofeīns ļoti traucē? Kādai? Ko? Šitā viņa tipa izdzer, es varu daudz kafijas izdzert. Pēc 3. kafijas viņa man saka, ka viņai slikti ir. Tā kā. Dažreiz pat pēc 1. Jā, Bet labi, kā nestāst. let's cook. Izrādās, ka man Elīze atrada darba pienākumu. Man jāsgriež kaltētie tomāti mazās daļiņās. Tava eļļa ir beigusies. Nopietni? Blin. Ok, viss notiek. Mums ir progress, jā. Jā. Tev ir kāds updates, ko tu vēl esi pastāstīt? Visi iet gludi? Visai gludi, tūlīt sagatavosim līdz galam mērcīti rāpam. Man atliek uzvarēt makaronus, es viņus vārīšu al dente, tāpēc man jāvar viņi ļoti īsu brīdi. Tas ir pats pēdējais, un pēc mēs drīz varēsim ēst. Vispār man to jautājums. Kā liekas, kāds bija populārākais vīriešu vārds 100 gadus atpakaļ? 100? Jo. Es nezinu. Pagaidi. Nu, mini, nu. Pagaidi, bet tu zini? Tas Man ir nojausma. kaut kāds... Nē, nezinu, Juris Jānis. Man ir 2 varianti. Nu, mēs gribam Latvijā. Nu, es domāju, Jānis Stopakā viens no. Bet man liekas, ka te kā būtu jābūt kaut kādam Un bišķiņam. Kārlis varētu būt vēl. Es ļoti teiktu Kārlis, Kāži. bet man liekas, ka varbūt... Man tās šķujas. Nu, vot. Ziniet, kas pat neticamākais pēdējās nedēļas laikā, es katru dienu smēdusi kaut kādus ogļhidrātus pa 100 gramiem. Piemēram, tagad man būs 100 grami ar makaroniem. Man vienai. Lai jūs saprastu, tādu daudzumu ar ogļhidrātiem es neatceros, kad pēdējā reize ēdu. Bet I love it. Bet īstenībā ogļhidrātus ir jāēd, bet īpaši tu ej uz sporta zāli, tāpēc, ka tev vajag to glikogēnu muskuļos. Tev vajag to spēku, to enerģiju. Citādāk tu nevarēsi pacelt svarus tādus, ka tev reāli veidojas progressive overload. Nu, neiespējami. Es, teiksim, es esmu mēģinājis iziet uz sporta zāli, uz kāju dienām, taisīt skvatus ar smagu svaru. Pēc brokastīm, kurās man bija olas un avokādo, nu nebija labi. Es gan pēc katra seta tur noģību. Elīze ir apliecināta. Jā. Tu vari apliecināt? Nu, labi, tu nevar apliecināt, bet, klausies, kā es teicu, man man slikti bija. Tagad es jau zinu, kas man brokastīs jāgatavo tādā treniņdienā tas, un citā kaut kas cits. Jā, tā kā obligāti
Neiet nekad uz svaru zāli, jums nav bijusi kaut tā vismaz viena ēdienreize, kurā ir ugļhidrāti. Daudz ugļhidrāti. Es teiktu, ka šī ir potenciāli labākā mērce, ko vispār cilvēks jebkad ir izgudrojis. Šai no augu burgera, ābolu viskija. Jebkuram ēdienam, kuram tu liec viņu klāt, viņi garšo labi. Vai ne? Jā. Normāli spirāli uztaisīja. Tā augā parasti dara burgeriem. Tā uzlaiž mums tam šķīviem. Šitā, jā. Nu tā tad vakariņas mums ir galdā. Paldies šefpavāram. Man ir rīsi, maltāgaļa, lielopa un avokādo. Elīzai doties ir spageti ar tunci un ar kaltotiem tomātiem. Labu apetīti, draugi! Fakts bija tik negaidīts labi. Ok, man kārt arī ēst. Davai, taisties. Tā kā Itālijā, karotīti un dakšiņa. Normāli. Nezinu, tā arī ēd. Nu, zdrāsvīce. Nu, jā, tas kaut kāds restorāna prikols ir. Nu, Jā. mājās ar tādu, jau. Maģiski. Ko es nebļauju, tā kā es? Es šo pagatavoju. Tā kā arī tiek labi ir? Ok. Tā kā restorānā. Jā, pasmažu. Grib pagašot mēs gabalī? Nē. Kāpēc ne? Es negribu, es reāli tik labi. Es negribu man ar zivīm saistīties. Nē, nesaisties. Labi, mēs pādīsim, un mēs būsim apakaļ ar kaut ko ļoti, ļoti interesantu. Tiekamies. Nu ko, viss bija tik garšīgi, ka es pat kā suns izlaizīju visu līdz pēdējiem, kur Elīze arī. Bet, nu, šis nav nekas jauns, mums tā katru reizi ir. Tā ir, kā sauc, side effects, ka tā mājās ir šefpavārs, Gordons Ramsijs. Bet tagad ķeramies pie pašā labākā. Pie paša labākā, ko tomēr netaisa privātais šefpavārs. Bet tagad ķeramies pie paša labākā, kuram šefpavārs nepielika pirkstu. Es vēl parādīšu jums, kas tas ir. Gardums, gabaliņš prieka no Liepkalniem. Un īstenībā tas stāsts ir, ziniet, es nemaz negribēju šodien iet uz Liepkalniem, bet es izdomāju aiziet tā kā nočekot, tīri, saprast, kas tur notiek. Tīri paskatīties. Tu aizgāji pēc ūdens? Es aizgāju pēc ūdens un tīri paskatīties Liepkalniem. Beigās es atapos, ka man pārdevēja piedāvā nopirkt visas kanēļu maizītes, kas tur bija. Īstenībā viņi pat nepiedāvāja, viņi vienkārši teica, pērc. Un man bija tāds, labi, īstenībā varianti. Un tad mēs esam. Es pret 7 kanēļu maizītēm. Bet nē, neuztraucieties, es viņus neēdīšu visus uzreiz. Bet, ko es izdarīšu? Es uzņemšu taimeri, chronometru drīzāk, un pārbaudīšu, cik ātri es varu apēst 3 kanēļu maizītes. Jo 3 kanēļu maizītēs jau ir 1200 kalorijas. Un tie, kas kādreiz ir bulkojuši, kuriem ir ātrs metabolisms, tur sen sapratīsiet mani. Jo uzņemt 4000 kalorijas dienā ar tīru ēdienu, baigi grūti. Tāpēc tas, ko mēs darām, laiku pa laikam apēdam 3 kanēļu maizītes. Vai 7? Nē, 7. Bet nu ko? Jāpaņem vienīgi pieniņš ailai glāzītā. Tev bija savs piens. Viņš bišķiņ jau ierūdzis tur. Tas pārslāmies. Kāds man brauks pēc piena, ne? Ui, tu bišķi sprakšķi. Klusā daba. Jā, Auga mērce, bišķi. piens un kanēļu maizītes. Bišķi tu izlieši telefonu arī tā. Tāda telefons mums darbosies kā taimers tagad. Kāds prognozes, draugi? Es nezinu, kāds kalkulātorā rīkā. Kādas prognozes? Es saku, būs... cik tu saki? 3 kanēļu maizītes. Nezinu, 2 minūtes maks. 2 minūtes? Ja ļoti gribu. Vai es mēģināšu zem 1 minūtes apēst viņas. Man ir 20 sekundes katrai kanēļu maizītei. Es tikai negribu pēc tam klausīties visu vakaru, ka tev ir slikti. Es vispār tā nekad neesmu darījis. Labi, tā. Labi, tu vari izdarīt labo darbu. Kroči, kad es ielieku mutē pirmo gabalu, kumos. Tas pēc tādu. 3, 2, 1, aiziet.
Redziet, es tā nedarītu, jo es gribētu, piemēram, izbaudīt to kanēļmaizīti. Man ļoti patīk baudīt ēdienu. For the contents. Ikdienā es šādi neļauju ēst savam vīrietim. Šis ir nepieņemami, nepieklājīgi. 30 sekundes pagājušas. Bišķi pārvērties. Bišķi pārvērties uz kilu, jā. Šitā ir otrā? Liela kalni, paldies. Minūte. To es nesteidzies, es saprotu, jā. Tu gribētu būt manā vietā tagad? Jā. Tikai es izbaudītu, tā nerītu. Nu ko? Pusotra minūte. Mans prognozes bija 2 minūtes, un šeit aiziet 3. Nebūs. Nebūs. Ne manas prognozes, ne tavas. Bet es, Vai ir uzpaldi? nezinu, 2,30 varbūt. Nē, arī es domāju nebūs. Forši, ne? Apēst 3 kanēļmaizītes un apzināties, ka paliek vēl 4. Rītdienā. Es jūs apdeitošu, vai šovakar tā kaste vēl būs pilna. Man nejauši rītdien ir laikdējs, un es laicīgi jau tā kā. Man arī Salādēšu dibens ir, rogļhidrātiem. varbūt man ir vajag salādēties ar rogļhidrātiem. Tu esi viņa leģenda. Oi. Labās būs bišķi vieglāk. 3 minūtes. Zini, es to gabalu noēdīšu vēlāk tomēr. Es nevis nevarēju, es vienkārši negribēju. Rastēt vēlāk. Jā, es failoju šo sidequestu. Nu, varbūt šoreiz tas pat nav nekas tāds, par ko būt bēdīga. Nav tā, ka Nē, viss kārtībā. Kalorijas jau vienalga vairs uzņemiņas aktivēt pēc tam. Draugi, paldies, ka jūs nostājāties. Obligāti atzīmējiet subscribe logu, atzīmējiet like logu un iekomentējiet, vai jums arī garšos tās maizītes. Vai jūs esat ēduši viņas? kur ir labākās jūs prot kanēļmaizītes? Jā, vai jūs esat ēduši šitās, vai kuras jums ir mīļākās stepkalu maizītes? Vai vispār kanēļmaizītes? Jā, un tiekamies nākamajā video. Peace!